Pakalpojumu pieejamība, tas, ko jūs minējāt, un perfekti arī nolasījāt no mūsu programmas, nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem visā novada teritorijā. Mēs tā arī domājam, ka mēs arī turpināsim strādāt, lai šo pakalpojumu pieejamību būtu visā novada teritorijā, lai būtu saglabāt šīs ārstu un medmācību prakses, kas ir pazustos. Un mums pagads šobrīd ir viss pārklāta klona, par to mēs īsti sūdzēties nevaram. Mums ir jābūt pateicīgiem tādiem cilvēkiem, kā arī jums, dakterīti, kas, jebkurā laika stundā pieņem un ir pietiekami kompetenti un spēj sniegt primāro palīdzību. Tas, ko mēs vēl esam likuši programmā un ko mēs šobrīd iezīmējam kā uzsvaru, ir maz zālē jauniešu šodien šeit, sevišķi līdz 18 gadiem, ir certs, ka tas liksums mazliet vairāk neizdomāties. Tas mums arī ir programmā ierakstīts nodrošināt bezmaksas zobārstu līdz 18 gadiem bērniem. Mums tā veidojas šobrīd novadā būtiska problēma, jo visiem bērniem līdz 18 gadiem ir bezmaksas zobārsts, bet mums ir 4 zobārsti, kas līdz šim sniedz šo pakalpojumu un pieņem bērns uz zobu labošanu, bet, protams, ka apkalpot bērnu ir daudzreiz sarežģītāk. Tas nav pieaugušais, kuram 30 minūtēs var ieskatēt un salabot vai izraut zobu. Bērnu tomēr ir jāspēlējas, un tā kvota savukārt, ko no valsts saņem, ir pietiekami niecīga. Salīdzinot apmēram esošie zobārsti saka, ka viņi izdevums nosaka 70%. Un mēs to savā programmiņā esam izvirzījuši kā mērķi šajā jomā sakārtot un atrast kompromisus un kaut kādas variantus. Un tie varianti varētu būt sekojuši. Pirmais variants ir, kad valsts palielina šo kvotu skaitu daļu. Jūs, protams, uzreiz vēl aizdomāt, ka varētu būt vienkārši vai sarežģīti, esošais pašvaldības pastāvs tiek nosūtījis vēstules līdz ministrijai lūgums kvotu palielināt. Ja tas neizdodas, tad otrs variants ir ar visiem esošiem zobārstiem veikt pārunas par to, ka iepriekš ir 4 zobārsti, tagad ar bērniem strādā tikai 2, un līdz 18 gadiem bērnu skaits mūsu novadā kopumā ir pieaudzis. Tas nozīmē, ka bērni, kur nevar tikt pie zobārsta, palielinās. Un, ja bērnam sāp zobs šodien, tad viņam pie zobārsta gribās jau rīt, nevis pēc mēneša, jo bērns nevar pasieties. Līdz ar to, tas otrais variants ir vienoties ar esošiem zobārstiem, savukārt, ja tas neizdodas, tad acīm redzot pašvaldības topošiem deputātiem tiek ievērāt, būs jādomā par to, kā šo pakalpojumu nodrošināt. Iespējams, tas varētu būt Madonas piemērs, atverot vaļā savā poliklinikā atsevišķu zobārstniecības kabinetes tikai ņemniskājiem. Un paņemot no valsts šo kvotu. Jā, tātad Gins jau daudz ko pateica, man tās domas šajā ziņā pārsvarā sakrīt, runājot par to, ka netiek no valsts ieņēmuma dienas atgriežas iedzīvotāju ienākumu nodoklis par šīm samaksātajām kvītīm. Jā, tur uzdosim konkrēts jautājums un šo situāciju tātad prasīsim skaidrot un tad attiecīgi dosim to zināt arī jums, konkrēti varbūt Ilonai informāciju. Tātad es uzskatu, ka tas jautājums ir jāatrisina un nedomāju, ka tur varētu būt kaut kur droši vien kā tāda birokrātiska vai šobrīd kaut kādas vienkārši nesakārtotas lietas. Ja. Attiecās tātad uz veselības pakalpojumu pieejamību, tad jums ļoti labi strādā Gatavas kundze un receptpunkti mums ir parastos, ja, un pašvaldība apmaksā visu šo sociālās izdevumus, izņemot algas, kas nāk no caur to apmaksā Nacionālais veselības dienests. Bet ir viena lieta. Diemžēl jāsaka, kad Mildenes Sarkanā Krusta slimnīcai var vēlēties labāku sadarbību ar sociālajiem dienestiem, un te ir problēma pusē, ja šī jautājuma mums jāstrādā. Šobrīd darbs jau tā vairāk mazāk konkrēti tiek iezīmēts. Otra lieta, kas ir dakteris ļoti noveco. Tas ir kaut kāds faktors, kas pie kā mums jāstrādā. Mums noteikti jāpiesaista nogām jaunas speciālistus. Kā to var izdarīt? Tātad būtu jādomā par stipendijātiem, būtu jādomā par konkurētspējīgu atalgojumu, ka mēs atkal nonākam pie finansējuma, un atbalsts dzīvokļu jautājumu risinājumu. Attiecās uz zobārstniecības pakalpojumiem bērniem. Patiešām sastāpēc jautājums, un
pavisam īsti, to varbūt Rīgas teica, bet to varbūt mēs vēl papildināt. Tātad šobrīd ļoti labi strādā higienas pakalpojums bērniem. Tur ir bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam, un pie tam bērniem 11 un 12 gadu veciem bērniem ir šis pakalpojums pieejams 2 reizes gadā. Šis pakalpojums ļoti labi strādā, higienis mums pietiek, un bērniņi to pakalpojumu saņem. Šī situācija ir ar zobārstiem. Un šeit viennozīmīgi šis tarifs, ko atmaksā valsts, ir par maz. Tātad jau tika minēts, tie ir 60%. Un te atkal ir tā lieta, vai mēs jau tiešām uzrakstījām vēstuli Veselības ministrijai, atgādinājām šo problēmu arī tad, kā Veselības ministra bija Smiltenē, kādu brīdi atpakaļ, bet šeit šodien tie ir pareiķināji. Šodien pareiķināja tātad konkrētiem rādītājiem, datiem, lai nodrošinātu tātad šos 40%, kas būtu jāpiemaksā zobārstiem, lai nosaktu šo trūkstošo tarifu daļu, tie ir, kā to ņem. Es esmu cilvēks, kas vairāk mazāk pamatojās uz skaitļiem, savos spriedumos un arī lēmumos. Tad tie ir apmēram 18–17 tūkstoši gadā, un tad mēs varētu šos trūkstošo tarifu daļu zobārstiem piemaksāt. Jā, un tad, jo veidojot savu kabinetu, tas, protams, būtu ērtāk, tas būtu labāk. Tas viennozīmīgi būtu kvalitatīvāks pakalpojums, bet tas viennozīmīgi būtu arī tā. Bet par cik bērniem zobārsts ir ļoti svarīgs, varbūt jāizšķirās arī par kolēģiem, par visam. Daudziem parastiem braucot, gribētu teikt, domēnijas gan izlucināt ar to, ka mums ir pieejams Telstra, kurā laikā gandrīz. Bet mums ir vēl viena tāda lieta, kas nav tikko parastot, tā ir zaidas, kura vēl aizbūt Telstra, kurš ir pārējais, kas nav tikko parastot. Te es abi kungi runāju par zobārstu bērniem, ir vesela tāda cilvēka daudzums, kā pensionāri vecāki cilvēki, kuriem tad ir tā veselības pieejamība pavisam tādā tehniskā līmenī grūti, pat poliklinikā uzkāpt pat rēcēm, pie ģimenes ārstiem pat rēcēm. Tad to vēl ir jādomā. Nu, poliklinikā pat rēcēm nav jākāpt, bet jāskatās pārējiem īstenībā pat nokļūst cilvēkiem no pamatiem uz poliklinikā, bet gan jāskāpīt. Bet es piegrību, nav jau visi ģimenes ārsti tikai poliklinikā. Nu jā, tas ir cits jautājums. Ja tiek kā par zobārstiem varbūt, tā izstāstīt. Protams, medicīna laukos ļoti svarīga, un mēs viņu atbalstīsim. Bet par tiem čekiem, es domāju, ka tur ieņēma dienestam nav komunikācija vai apusēji kāds, tur čeki jāizreflekt, tas dokuments būtu attaisnojums, jā? Nē, tur ir savādāk. Nē, es domāju, ka tāpēc mēs neesam. Jā, tur vienkārši nav, Mēs neesam ārstniecības iestādi. Jā. Es domāju, ka tur tā problēma varētu būt. Jārisina. Es domāju, ne tikai mūsu novadā, bet es domāju, ka vienkārši tas nav ģimenes ārsta vai privāta prakses vai kaut kāda medicīnas, iestādes vienalga, ja, izdots, kurš ir reģistrēts kā medicīna. Viņi nevar izrastīt attiecīgi veidlāk, tas būs attiecīgi, jā? Un tā ir vienkārši citai kārtībai, jā. Bet ko mēs arī programmā ierakstījām, tad mēs varētu savienot visu šīs organizācijas, kas nodarbojas ar sociāliem dienestiem, Elmaus, Sarkanais Krusts, tad mēs varētu dabūt zem vienas jumta, teiksim, viena ēkā, un pie mūsu slimnīcas, kas ir iespējams, atremontēt ēku, ja, un visu šo iestādi dabūt zem viena jumta, vai nav. Viņas izvietos pa pilsētu, ja, un tas būtu kompakti vienā vietā, ātri un labi sasniedzams. Man arī ir piebilstams, bet tā ir droši arī neatkārtošos, ko teikt kolēģi šobrīd, bet
Man personiski šķiet, ka nav labi izveidojusies sadarbība šobrīd, runājot par ārstu praksēm un stacionāru uzsmiltenes slimnīcas, proti, jūs arī teicāt, ja, ka tā ir, ārstu prakses ir ārpus slimnīcas, tās ir nepieejamas, un tas, ko mēs tam paredzējuši darīt, mēs arī tiešām vēl skatījos, pirms mēs programmu stādījām, ir iespēja dažādā veidā atbalstīt gan ārstu prakses, runājot par nomas maksu tai vietai, kur viņi īrē telpas. Mums ir diskusija par 2 māsām šobrīd. Tās 2 māsas, jo, priekšsēdētājs parasti saka šobrīd, bet tās ir bijušas iespējas arī ātrāk skatītāt. Ja māsas ir ilgāk praksē, tad arī tas jautājums par pieejamību. Un runājot par laukiem un par lauku felšeru punktiem, un to jautājumu noteikti var atrisināt to, ko jūs uzdevāt, tas ir sakārtojums jautājums, bet man vienmēr šķiet, ka viss sāks un ir ar un ap cilvēku, jo parasti laukos šī situācija ir daudz labāk nekā pilsētā. Gan par pieejamību runājot par ārstu, cik ārsts pie ārsta iet aušai šajā gadījumā, kā tas ir iespējams varbūt, ja pēc nedēļas ģimenes ārsts ir brīvs, lai varētu pieņemt pacientu pie tādas akūtas saslimšanas. Bet kā var atbalstīt? Man gan te ir jau kolēģi norādījuši tikšanās reizēs, citās vispirms nauda ir jānopelna un pēc tam var dalīt atvieglojumus dot vai kaut ko tādu darīt, bet tomēr es domāju, ja mēs šobrīd varam no valsts atvest pastu meitenes, lai būtu tas pakalpojums Smiltenes pilsētā un tuvāk iedzīvotājiem, tad arī to pašu var darīt arī ar transportu pakalpojumiem. Mums tiešām pieprasa dzīves saka, ka tā ir, tas ir iespējams braukt un tikt līdz tam cilvēkam. Un tātad gan domājot par to, kur ārsts atrodas, gan par to, kā viņš nokļūst pie cilvēku, jo mēs zinām, kā ārsts šobrīd neotrās brauc. Viņi vienkārši gaida, kad nāks praksē, un tas ir tas, par ko mēs domājam. Runājot par pansionātu, bet tiešām šis ir jautājums, mums ir 2 mediķi sarakstā, un mēs esam ļoti daudz par to domājuši, un arī par tām medicīnas gultām un visu to, kas mums šobrīd tā kā ir tās akūtas. Mums bija ļoti akūts jautājums par to, ka varētu šīs medicīnas gultas nebūt. Bija pietiekama situācija un diskusija par šo un nonākām pie tā, ka kaut kāds risinājums ir atrasts, bet domāju, ka domājot nākotnē, mums tomēr ir jānonāk pie tāda, manuprāt, cilvēku cieņas apliecinošā rezultāti, jo šobrīd pansionāts, kurš ir ienestošs pasākums, jo Spīļā sarkanā krusta slimnīca, un tur ir pansionāts, protams, ar konkrētu maksu, un tas ir maksas pakalpojums. Un tas nes naudu, ja? Un tātad, protams, tās medicīnas gultas ir pilnīgi ar citu statusu. Un arī tas, ko jūs pieminējāt par šīm sistēmām, kuras slogot ir gana dārgi, manuprāt, 7 eiro apmēram maksā kaut viena šī manipulācija. Ja? Un arī, vai to var, ja tas ir cilvēks ar maziem ienākumiem vai pensionārs, kā tas īstenībā medicīnas jūs varbūt labāk zināt, vai tas jau ir ar peļņas daļu kaut kādu klāties 7 eiro, ja viņi jau... Nē, bet varbūt, kad es nezinu, kā tas... Nē, tam cilvēkam, viņam jau par to švīti, ja tas ir dārgi, bet arī viņš nedabā atpakaļ. Un jautājums par to, kādā veidā atbalstīt, te jau jūs dzirdējāt stipendijas un tos cilvēkus aicināt, piemēram, Grabska Pīņas mamma ir zālē, un manuprāt, ka tas ir milzīgs ieguvums. Kad ir šāds cilvēks speciālists atnācis un var šādus pakalpojumus saņemt, ja atnācis droši vien dzīvot Smiltenes kaut kāds cits iemesls pēc mēs aicinātu, ja, bet mums šobrīd Smiltenes novadā pietrūkst cilvēks, kas koordinē šo darbu. Ģimenes ārsts prakses tā kā izbeigts, cilvēks pensionējas, bet nav kas to organizē tālāk, kas dara to procesu, kas no sociālām dienestām saprot, kas varētu būt kāds papildus pienākums, vai mums ir no sociālā dienas viens darbinieks šobrīd, tas ir tā kā pārāks tajā sarkanā krusta slimnīca, bet tie ir tie jautājumi, kas ir sakārtojumi. Koordinācija, meklēt, kas būs tie cilvēki tālāk aizpildīs prakšu vietas, un lai nepaliekam bez ārsta šobrīd, ir tā, ka paliekam bez ārstiem, jā. Tieši šī te paša ir trīs. Vairāk vai mazāk mēs visi esam cilvēki, kuram ir akti apakšā, jā. Bet varbūt es tiešām pašvaldībā ierosinājumam un arī pansionātam varbūt, kad ir kādas līdzekļas, ko atšķērēt. Bet bija man tas konkrēts gadījums, kad es biju uzņemšanā Valmierā, un tad brīdī bija tā, ka onkologs kāds bija viņa no slimnīcas sūta ārā, viņš pats kājām ir gājis, protams, transports viņam bija vakars, tumšs, nakts, un cilvēki izraksta no slimnīcas, ka viņam jāiet. Viņu ar ratiņiem
aizstumu līdz autobusam, pat nepainteresējās, vai centrā valkā un valkas arī naktī iet kāds autobus, ja? Un es iedomājos, ka veco cilvēku, ja, un to Latvijas atspēd atpakaļ, un iesēdinā vienkārši sabiedriskajā transportā. Vai nevarētu būt kaut